Draugiem grupu uzņēmums Mājas Cēsīs ir pabeidzis pirmās kārtas atjaunošanas darbus topošajā Konrāda kvartālā, atklājot dizaina viesnīcu mācītāju māju. Atjaunotais nams turpmāk kalpos kā apartamentu viesnīca, un tās stāsts ir par atzimšanu. Pieņemsim šīs senās durvis, tādas viņas arī oriģināli te bija, ir pilnībā atjaunotas. Un arī iekšā numuriņos mēs varēsim redzēt, ka daudz kur ir saglabātas senās sienas, kaut kas ir jauns, bet visam pāri ir tehnoloģijas un, ja var tā teikt, gudrā māja. Lai saprastu, cik tā māja ir gudra, varam ieskatīties šeit it kā sienas skapī. Kas šai skapī ir redzams, ir tehnoloģijas, kas šo māju vada. Tas, teiksim, apmeklētājiem nav redzams, bet patiesībā tā visa gudrība, visa mājas smadzenes slēpjās šeit. Gan apkuri, gan ventilācija un jebkādas komforta lietas, kas šai mājā ir. Kopumā viesnīcā ir 8 dažāda izmēra numuri, gan lielāki, gan mazāki. Visi numuri ir pilnībā aprīkoti pilnvērtīgai dzīvošanai, sākot no kafijas automāta līdz pat cepeškrāsnī un citām ikdienai nepieciešamām lietām, lai viesi varētu justies kā mājās. Bet katrs no tiem savā veidā ir unikāls. Var redzēt, ka ir oriģināli griesti, tādi, kādi šeit bija numuriņos. Viņi ir atjaunot, notīrīti, šur tur saglabāti šķērsbaļķi. Bet, protams, mēbeles arī ir miksētas, ir senākas, ir jaunākas, arī koka durvis ir taisītas, tā, lai tās atbilst tādai skaistai koka mājai. Šeit arī var redzēt pilnvērtīgi saglabātus griestu, šķērsbaļus un visas pārējās lietas. Protams, kas ir pats vērtīgākais tajā mācītāja mājā, ir skati pa logiem. Ja? Tie logu skati vai uz Svētā Jāņa baznīcu vai uz Cēsu pils pagalmu, tie ir viena no iespējīgākajiem skatiem. Katrs numuriņš slēpj sevī kaut kādu tādu vēsturisku pārsteigumu. Piemēram, šeit ir saglabājušies senie sienu gleznojumi, vai arī tā ķieģeļu fasāde un tādas lietas. Tas viss ir darīts tā, lai izturētos ar dziļu cieņu pret šo vēsturi un jau pieminētie griesti, lai cilvēks jūt, ka šai mājai ir vairāki simti gadu. Šajā numuriņā var redzēt arī, ka šķērsbaļķi, sijas, šur tur bija jānomaina, bet tad mēs arī to neslēpjam, kur ir vecā sija kā dekors, jaunās sijas un atkal jau sienas. Tad šīs ir oriģinālas sienas, tādas, kādas te bija, un atsektas un parādītas, un tāda rūpība iekonservēts, ja tā var teikt, lai visi varētu reāli pieskarties tam. Šis numuriņš ir ļoti īpašs ar to, ka te var redzēt tās daudzās detaļas, jo pieminētās sijas, siena, un te ir ārkārtīgi skaisti skati pa logu. Tātad šeit ir redzams Cēsu pils dārs, un šeit, tad, kad tiks novākts būvnieku būdiņas, Cēsu pils dārza vārti un tornis, tā ka šis numuriņš būs tāds ļoti īpašs, kā piedzīvot Cēsis. Lai arī ēka nav arhitektūras piemineklis, tā ir gadsimtiem sena un bagāta vēsture. Turklāt, uzsākot būvniecības darbus, atklājās, ka šī vieta sevī slēpa daudz noslēpumu un pārsteigumu. Pašlaik vismaz interesantākais atklājums, tāpēc, ka te bija vienkārši visādas vēstures liecības, un ko mēs nemaz nezinājām, ko mēs atradīsim. Sākot ar kauliem pagalmā, beidzot ar bērniņos dažādām liecībām no to, ka te ir bijusi pirmā skola. Tas viss vēl nav atgriezti, tie daži artefakti, bet tie tiek tagad saglabāti un ierāmēti un kaut kādā veidā, vai tā būs kopija, vai tur būs īstais. Tas tiks atgriezts atpakaļ arī, un palielam vispār tā māja ir izjaukt pa detaļām un nostiprināt, lai viņi varētu vēl 100 gadus stāvēt, un viss, kas bija vērtīgs, ir atlikts atpakaļ. Tas tāds, man liekas, tas vispozitīvākais ir iegūms cēsniekiem, kad mēs centāmies saglabāt viņu, kāda viņa bija iepriekš, maksimāli nezaudējot autentiskumu. Tā siena, kas man te ir aiz muguras, zem apmetuma slāņiem parādījās, tādas mazas mājiņas, vairāk par 20. Bet kaut kāda iemesla dēļ pie grīdas. Ņemot vērā, ka šī māja
šīs mājas vietā ir vairākās paudzēs bijusi latviešu skola. Patiesībā Cēsu un Latvijas vēsturē tā ir tāda baigi nozīmīga vieta, jo iespējams, ka tā skola vispār kaut kur te skola ir minēta 16. gadsimtā. Un tad 17. gadsimtā jau ir zināms, ka viņa te ir bijusi. Un skola te bija līdz 1913. gadam, bet šie grebumiņi mājiņas, viņas ir parādījušās tās skolas laikā, bet tajā laikā bērni dzīvoja tur, kur viņi mācījās, viņus atsūtīja no apkārtnes. Viņiem vajadzēja kaut kur pārgulēt. Visticamākais, ka viņi toreiz gulēja uz cisu maisiem uz grīdas. Un tāpēc arī tās mājiņas ir tur pašā apakšā. Manuprāt, cilvēks, kur neapzinās savu vēsturi, viņai nav nākotnes. Jā, un šeit ir autentiskā būve, un, protams, to atjaunot ir dārgāk un pēc galvenais laikietilpīgāk nekā uzbūvēt kaut ko jaunu, bet tas man tā liekas nevienam nav jāstāsta. Viņi paši vienkārši redz, ka šī ēka ir odziņa, kā tāda Cēsu viduslaiku pilsētas pērle. Un, ja līdz šim visi modīgie rīdzinieki brauc uz Kuldīgu, tad mēs tagad esam pārliecināti, ka viņi brauks uz Cēsim, jo mēs šeit esam ielikuši tieši tās pašas kvalitātes un tieši to pašu sajūtu un attieksmi. Un, jā, ir gandarījumi. Lai gan šeit jau ik viens var apmesties, pārējais kvartāls vēl top, un tā pabeigšana plānota nākamgad, radot jaunu kultūras un mākslas telpu pašā Cēsu vecpilsētas sirdī.